Abrama Poļka. Alūksne jau izsenis bijusi spēcīga tautsdeju kultūras tradīciju turpinātāja. Arī iepriekš, vairāk nekā pirms 20 gadiem, pilsētā rīkots dejotāju festivāls ar vairāku ārzemju kolektīvu piedalīšanos. Taču laikmetīgo problēmu ietekmē tas izzudis. Lai arī plašāka mēroga lielkoncerti vairākus gadus netika rīkoti, deju kolektīvu draudzības saites joprojām saglabājušās. Uzaicinājām uz šo festivālu jau zināmus draugus, senus draugus, kā ir Zelta Rūsiņš no Gulbenes, Nebāda, Krievijas kolektīvi mums jau ir zināmi vairāks, bet arī aicinājām pavisam jaunus draugus. Atsaucoties uzaicinājumam piedalīties pirmajā starptautiskajā deju festivālā Alūksnes ziema, koncertā savu repertuāru atrādīja Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas dejotāji. Kā norāda organizatori, ar šo valstu deju grupām jau ilgstoši izveidota draudzība, un jāteic, ka tālākie festivāla dalībnieki bija kaimiņi lietuvieši no Jonišķu pilsētas. Мы когда-то очень давно дружили с алūksneskими коллективами. Ar Alūksnes deju kolektīviem mums ir sena draudzība. Agrāk viņi brauc pie mums, un mēs arī pie viņiem. Šeit ciemojāmies ar bērnu un vidējās paaudzes deju kolektīviem. Tāda ir tā mūsu draudzība, un es ļoti apmierināts, ka tā atjaunojas, un mēs atkal varēsim būt par labiem draugiem. Protams, ka dejotāju rindās visvairāk bija latviešu deju kolektīvi, kas uz Alūksni ieradās no Talsiem, Jelgavas, Rīgas, Gulbenes un Balviem, pārstāvot gan jauniešu, gan vidējās paaudzes deju kolektīvus. Festivālā Alūksnes ziema 3 deju grupas pārstāvēja Krieviju no Pleskavas pilsētas. Katra ar savu specifisko dejas stilu un raksturu izdejoja nacionālās krievu temperamenta, kā arī austrumu etnogrāfiskās dejas. No Pleskavas atbraucām ar 3 kolektīviem. Visas 3 grupas vadu es. Vienā no kolektīvu piedalās tikai precēti pāri un dejojam tikai krievu dejas. Otrs deju kolektīvs ir amatieru deju klubs Aiša, un viņi dejo austrumu dejas. Trešais kolektīvs ir duets, studenti no koledžas horeogrāfijas nodaļas. Viņi izpilda savas un citu studentu veidotas dejas. Krievu deju ansambļi ir ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi un Latvijā koncertējuši vairāk kārt. Savukārt teju visām deju grupām šī bija pirmā reize uz atjaunotā Alūksnes kultūras centra skatuves, ko dejotāji atzinīgi novērtē. Mēs laikam vispār pirmo reizi ir Alūksnē. Vadītāji arī neatcerējās, ka viņa šeit ir bijusi. Es katrā ziņā pirmo reizi dejoju Alūksnē. Un uz šīs skatuves ļoti jauki, ļoti plaša, laba skatuve, gluda grīda, neslīd, kas dejotājiem ir ļoti, ļoti svarīgi. Mājīguma, piesātināta. Es esmu bijusi šeit uz iestudēšanas mēģinājumu pirms kādiem 2 mēnešiem. Un man ir prieks, kad lauku pusē var būt stipri labāk kultūras nam kā citās vietās, un es lepojos ar to. Festivāls Alūksnes ziema norisinājās 2 dienas un papildus koncertam dejotāju saliedēšanās pasākumos iepazina Alūksnes pilsētu, kultūru un sporta dzīvi. Kā atklāja organizatori, iespējams, ka ziema nobiedēja vairākas ārzemju deju grupas, kas uz festivālu neieradās, tāpēc plānots tādu pašu festivālu veidot arī vasarā.